Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Jēzus saka, ka nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kurš no Tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Mēs izlūdzamies, lai Tu katram mums dāvā Tavu patiesības garu, ka mēs Tavus vārdus uzklausījuši, paliekam Tavā patiesībā. Svētī pie mums Tavu vārdu patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ieklausieties vēlreiz lūkšanā, kur jūs dzirdējāt šodien pirms svēto rakstu lasījumiem. Visspēcīgais, mūžīgais Dievs dod, kas savu gribu vienmēr pakārtojam Tavējai un tīrām sirdīm arvien kalpojam Tavai godībai. Šī ir ļoti laba lūkšana. Tā ir tik laba un precīza, ka varētu mums kalpot kā ikdienas lūkšana, ar kuru uzsākam savas dienas gaitas. Bet varbūt jūs varētu jautāt, kas tad šajā lūkšanā ir tik labs? Vispirms mēs šajā lūkšanā nostājamies visspēcīgā, mūžīgā Dieva priekšā. Mēs sakām visspēcīgais, jo mums pašiem bieži vien pietrūkst spēka un padomu. Mēs sakām visspēcīgais, jo apzināmies, cik tomēr trausla ir mūsu dzīve, ka patiešām laiks nepieder mums, bet laiks ir mums dāvātā iespēja iepazīt visspēcīgo un mūžīgo Dievu. Tad tālāk lūdzam pēc tā, lai Dievs mums dod, kas savu gribu vienmēr pakārtojam viņa gribai. Tas, protams, saskan ar to, ko mēs lūdzam Tēvreiz lūkšanā sacīdami: Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tā taču ir, ka savas dienas gaitas uzsākdam, mēs ejam pasaulē ar savām domām un plāniem. Jā, ar visu to, kā mēs redzam, kā lietām būtu jānotiek. Un tomēr mēs kā Dieva mīļie bērni un viņa mācekļi mācāmies pakārtot savu gribu Dieva gribai. Bet tas ir ļoti grūti. Es to nesaku tāpēc, ka es to būtu izlasījis kādā gudrā grāmatā. Arī man ir grūti savu gribu pakārtot Dieva gribai. Bieži vien mans paša miesas prāts un spēks aizskrien Dievam pa priekšu, un atkal no jauna man ir jāredz, ka no tā nav nekāds labums ne man pašam, ne maniem mīļajiem man blakus. Tāpēc bieži vien sāpīgi kļūdījies un apdauzījies esmu spiests ieņemt dzīvē īsto vietu, sakot: Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, Tavs prāts, lai notiek. Es nezinu, kas man ir tas labākais. Es pat nezinu, kas maniem mīļajiem un tiem cilvēkiem, kuriem man uzticēts kalpot, ir tas labākais. Nu gan pateic, vai ne? Mācītājs nezina, ko draudzei vajag. Jā, mīļie, nezinu gan, jo man pašam nav nekā, ko jums dot. Bet es zinu vienu, un to es jums atkārtošu atkal un atkal.
Jēzus ir svarīgs un nav nekā tāda, ko nespētu pārvarēt viņa tuvums. Kad Jēzu neesmu nobīdījis tālu no savas ikdienas, tad zinu, ka Dieva prāts manā dzīvē notiek. Kad Jēzus ir klātesošs manās attiecībās ar manu sievu un bērniem, tad zinu, ka Dieva prāts manā dzīvē notiek. Kad Jēzus no šīs kanceles tiek pasludināts, es jūs pievedu pie viņa, tad zinu, ka Dieva prāts notiek. Kad jūs izejat no dievkalpojuma, savu uzmanību pievērsdami Jēzum, nevis savam grēkam vai kādām citām problēmām, tad es zinu, ka Dieva prāts jūsu dzīvē notiek. Es patiešām nezinu, ko man vai jums vajag. Ja tā būtu, tad es būtu Dieva gribu pakārtojis savējai. Tāpēc es teikšu, kā ir, ar savu grēcīgo gudrību pastāvēšu malā un centīšos, lai Dievs ir tas, kas jūs uzrunā un vada. Un bieži vien es arī varu sacīt kādas savādas lietas, kuras varbūt jums tā grūti ir uzklausīt vai saprast. Bet mans mērķis ir tikai viens – pasludināt jums Jēzu. Es gribu, lai jūs sadzirdat viņu, nevis mani. Kā jau esmu sacījis, viens vārds no viņa jūsu sirdīs pārspēj 10,000 manējos. Tad tālāk šajā tā saucamajā kolektas lūkšanā bija sacīts, ka tīrām sirdīm arvien kalpojam tavai godībai. Tīra sirds ir Kristus un svētā gara kalpošanas mērķis. Ar netīru, grēku aptraipītu sirdi mēs nesaprotam Dieva prātu savai dzīvei. Un ar netīru sirdi mēs nespējam ieraudzīt to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Grēku piedošana atjauno. Tā dziedina un ved mūs pie kalpošanas Dieva godībai. Tīra sirds. Šeit mums kā draudzei visiem kopā būtu dedzīgi jālūdz Dievs, lai Viņš pats mums atklāj to, cik tas ir svarīgi, gan mums pašiem, gan arī visai pārējai pasaulē. Nesen es lasīju kādu rakstu par mūsdienu garīgumu. Tajā kāda psihoterapijas speciāliste norādīja, ka 2024. gadā globālais garīguma un labūtības pakalpojumu tirgus sasniedza 376 miljārdus ASV dolāru. Un tiek prognozēts, ka līdz 2035. gadam tas pieaugs līdz 787 miljardiem ASV dolāru. Tomēr, uzsver šī speciāliste, mentālie traucējumi un emocionālās grūtības nesamazinās proporcionāli šim eksplozīvajam pieaugumam. Īsi sakot, ir daudz garīguma un daudz garīguma meklētāju, ir pieejami arī dažādi garīgi palīgi līdzekļi, bet trauksme un stress sabiedrībā nesamazinās. Arī tepat mūsu Latvijā mums ir pieejams milzīgs daudzums psihologu, ārstu, psihoterapeitu un psihoterapijas speciālistu, plus vēl ir liels daudzums to, kas ir studējuši psiholoģiju, bet šajā profesijā nestrādā. Tad vēl klāt nāk dažādi meditācijas un garīguma skolotāji, astrologi, zīlētāji, zintnieki un visvisādi cilvēka dzīves pētnieki. Ko tas nozīmē?
Tas, kas pasaulē un šeit Latvijā notiek, norāda uz cilvēka izmisīgiem centieniem sevi saprast un sakārtot. Mēģināt noņemt no sevis grūti panesamo nemieru un trauksmi. Bet tad man ir jājautā, kāpēc lielais psihologu un garīguma skolotāju daudzums nav izveidojis līdzsvarotu sabiedrību? Kāpēc ir tik daudz zināšanu un zinātāju, bet nekas jau nemainās? Un saskaņā ar prognozēm paliks tikai sliktāk. Pieprasījums pēc risinājumu pieaugs, bet vai atnāks pie cilvēkiem arī atrisinājums? Tas ir īstais jautājums. Šajā iepriekš minētajā rakstā autore arī norāda uz problēmu, kāpēc ir pieprasījums un ir piedāvājums, bet nav rezultātu. Citēju: problēma ir tajā, ka cilvēku mērķis bieži vien tiecoties pēc garīguma ir apiet savu personību, nevis iet caur to, izzinot, dziedinot un sakārtojot. Citiem vārdiem sakot, garīgums tiek lietots kā sevis apiešana, nevis augšana. Mūsdienu cilvēks, kas ir pieradis iegūt ātrus rezultātus, domā, ka arī šeit, sastopoties ar spriedzi, ir iespējams kāds ātrs rezultāts, ātrs risinājums. Tāpēc viņš tā īsti nemaz nemeklē, uz ko norāda viņā esošā trauksme, bet tā vietā, lai meklētu īsto risinājumu, mūsdienu cilvēks meklē, kā atcelt trauksmi. Nevis risinājumu, no kā nāk trauksme, bet atceļ trauksmi. Bet tas taču nav īsti prātīgi, vai ne? Tāds ļoti vienkāršs piemērs. Piemēram, kādā mājā atskan ugunsdrošības signalizācija, skan trauksme. Tā kā kārtīgi ausīs griež. Bet vai būtu prātīgi nelikties nezinis, tikt vaļā no nepanesamās skaņas un iet tālāk savās ikdienas gaitās? Atslēdzam trauksmi un viss ir kārtībā. Protams, ka nav kārtībā. Trauksme mūs mudina iet meklēt iemeslu, kas tad ir ierosinājis trauksmi. To vietu, kur kaut kas grūst, dūmo vai pat deg. Tāpēc, ja mūsu ķermenis ceļ trauksmi, tad prātīgi ir meklēt trauksmes īstos iemeslus, nevis visu laiku iemest pa kādai tabletei, alkohola glāzei, vienkārši pameditēt, palūgt Dievu, vai arī, kad trauksme un nemieris moka nākt uz dievkalpojumiem. Jā, šeit es pievienojos speciālista teiktajam un saku vienkāršiem vārdiem: ir jārok dziļāk. Jo arī Dieva lūgšana un dievkalpojumi var tikt uzlūkot kā līdzeklis trauksmes mazināšanai, nevis īsto jautājumu risināšanai. Mēs neesam aicināti apiet savu personību un savas problēmas, bet galvenā ar tām ar Dieva palīgu sastaptos un iegūt īstu dziedināšanu un mieru. Psihologiem ir savs veids, kā viņi ved pie dziedināšanas un miera, un tas var arī mums būt palīdzoši. Es nesaku, ka mums to nevajag. Bet es šo svarīgo lietu vēlos uzrunāt no otras puses. Ja mēs gribam mazināt savā dzīvē trauksmi un nemieru, tad, protams, mēs varam lūgt pēc Dieva miera, bet mums ir jāiet dziļāk. Mums ir jājautā pēc tīras sirds.
Kas tad ir tas, kas manu sirdi tik ļoti nomāca? Kāpēc es nespēju ticēt un paļauties tur, kur Dievs mani pamudina? Ja ticībai mūsu dzīvē ir jāienes mūsu dzīvē mieru un prieku, kāpēc tas tā nenotiek? Šīs dienas predika tekstā Jēzus saka, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kurš no Tēva iziet, viņš liecinās par mani. Mēs lūdzam pēc svētā gara padoma, lai viņš atklāja patiesību. Tieši to, ko mums katram jāzina. To, kas notiek mūsu sirdī. Un to, ko Dievs atklāja, viņš apklāja. Reiz kāda mana bijusī draudzes locekle sarunā atklāja, ka vecumdienās nāk prātā visas tās sliktās lietas, kas kādreiz dzīvē ir darītas, viss, kas nav darīts saskaņā ar Dieva prātu. Tās nav tās, protams, labākās lietas, jo tās Dieva tiesas priekšā apsūdz. Bet tad es viņai sacīju šo vienkāršo padomu. Neuztraucies, ko Dievs tev atklāja, to viņš arī apklāja. Dievs Kristus dēļ piedod visus mūsu grēkus. Viņš ir tas, kas dara mūsu sirdis tīras un sirdsapziņas vieglas un priecīgas. Tāpēc, ja patiešām mēs vēlēsimies sekot Jēzum, mēs nevarēsim palikt pie tādām, tikai ārējām lietām. Patiesības gars mūs vedīs dziļumā. No tā, kas notiek mūsu sirdī, pie tā, kas notiek Dieva sirdī. Apostols Jānis savā vēstulē raksta, un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Ja sirds mūs apsūdz, tā ir vāja, ievainota un netīra. Un šeit labā vēsts ir tāda, ka Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Tas nozīmē, ka nav nekā tāda, ko Dievs nespētu mūsu sirdī, mūsu dzīvēs dziedināt un sakārtot. Un tālāk apostols Jānis saka, ja mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Viņš nesaka, ja sirds mūs neapsūdz, tad esam diezgan labi cilvēki. Nē, sirds mūs neapsūdz tikai tad, kad atzīdamies savos grēkos, paļaujamies uz Dieva žēlastību, ka Kristus dēļ mūsu grēki tiek piedoti un vainas dziedinātas. Tāpēc, lai arī kas mūsu dzīvēs mums notiktu, tīra sirds mums palīdz redzēt nesagrozītu Dieva vaigu. Tādu Dievu, kas ir par mums un nav pret mums. Tīrā sirdī iespīd Dieva gaisma un palīdz mums nest daudz labus augļus. Mīlestību, pacietību, mieru, prieku. Šīs daudzās svētības, pēc kurām mēs tik ļoti ilgojamies. Un varbūt, ka tiešām mēs varam savu ikdienu iesākt ar šo lūgšanu. Visspēcīgais mūžīgais Dievs, dod, ka savu gribu vienmēr pakārtojam tavējai, un tīrām sirdīm arvien kalpojam tavai godībai. Lai Dievs uz to mums katram palīdz.